10:00 vakarā beidzot esam ieradušies viesnīcā. Aleks ar Kasparu un Amandu aizbrauca uz citu pilsētu, uz citu viesnīcu, ko viņi tur bija noskatījuši. Mēs ar Irinu un Baibu palikām vienu pilsētu iepriekš, jo te bija labākas viesnīcas. Tagad braucam uz Barčiku. Diemžēl spā vairs nestrādā, savādāk būtu uz spā arī aizgājuši. Šādi mēs sēžam un ēdam vakariņas un dzeram vīnu bērnu kompānijā. Kaut kā tā. Sāksies jauna diena. Braucam tikties ar Aleksu, protams, ar nokavēšanos, tāpēc, ka Uberī mašīnas pasūtīt mēs nevarējām, instalēja aplikāciju Ola. Tur arī principā bija diezgan čakarīgi to visu izdarīt. No Olā norādītajām 236 rūpijām es beigās dabūju pa 500 rūpijām. Nu, vismaz mēs braucam. Un tagad mēs braucam 4 cilvēki ar mugursomām vienā tuktukā tikties ar Aleksu. Esam atnākuši uz fortu, iesim iekšā cerībā, ka nebūs tā, ka pie durvīm satiksim Aleksu, kurš jau teiks, ka fiks izskrienam visu un ejam prom. Mēs esam stundu nokavējuši. Cerams, ka Aleks nedusmosies pārāk. Ienācām iekšā fortā. Protams, biļetes maksā vietējiem indiešiem 50 rūpijas, kas ir 50 centi. Ārzemniekiem 750 rūpijas, kas ir, plus mīnus 7,58 eiro. Es centos viņiem paskaidrot, ka es esmu indietis, vienkārši es valodu neprotu. Bet nesanāca, nē. Nācās pirkt biļeti pa 750. They would sit behind that screened window and watch the proceedings in the hall. They could see, but not be seen. This great hall was used by the reigning monarch to hold audiences where ordinary people, the commoners of the kingdom, would come and place their grievances and problems before him. Staigājam apkārt pa fortu, pa fortam blakus esošo ēku. Nu, jā, viss ir diezgan tāds autentisks, varētu teikt. Pilns ar vietējiem, visi vietēji grib ar mums fotografēties, nāk klāt un prasa, vai drīkst uzņemt selfiju, un tad es viņiem, protams, arī dodu savu kameru, lai bildē. Vismaz var iejusties slavenību ādā. Es pieļauju, ka kaut kādiem populāriem aktieriem kaut kur ierodoties ir līdzīgi, tikai viņiem vēl prasa autogrāfs, mums autogrāfs neprasa neviens. Beidzot esam atraduši Aleksu un kompāniju. Atnācām uz viņu viesnīcu, tagad gaidām mašīnu. Uz kurien mēs tālāk braucam uz Varnāsiju? Uz templi, Kamasotras templi, ja? Ceļojam uz nākamo pilsētu un pa ceļam mums saplīs riepa. Tagad gaidam vietējais šofers, kā risinās šo situāciju.
Mēs, protams, piesaistam arī vietējo bērnu uzmanību. Viņi kautrīgi nāk mums klāt un kaut ko vēlas, bet īsti nemāk pateikt meiteni, ko viņi grib. Noskaidrojām, kur ir problēma. Mašīnai ir nepareiza atslēga līdzi. Nevar atskrūvēt riepas. 20 ir par mazu, 21 ir par lielu vai kaut kādu 20 ar pusi. Ņemot vērā to, ka Aleksis noskaidroja, ka visas 4 riepas ir dažādas, mēs pieļaujam iespēju, ka no tām 5 skrūvēm viņas arī visas ir dažādas. Nu tātad mums ir nomainīta riepa un nomainījies arī šofers. Turpinam ceļu. Jābrauc mums vēl kaut kādu stundu 15. Pa ceļam esam tagad uztaisījuši pauzīti. Iedzersim kafiju, varbūt paēdīsim kaut kādu lanču, un tad mauksim tālāk. Esam nobukojuši viesnīcu šīm vakaram, atkal ne to pašu, ko Aleksis paņēma, bet paņēmām citu. Un rītdien tad jau var nasim. Jā, kas mums ir jāapskatās? Mums ir jāapskatās, ka mums otrs templis. Piedzīvojums turpinās. Mums atkal ir saplīsus riepa, tāpat, ko nomainīja, respektīvi tā rezervas riepa, kas tika uzlikta iepriekš saplīsušās riepas vietā, arī ir saplīsus. Esam tātad tikuši līdz šī vakara viesnīcei. Atkal, protams, kā ar piedzīvojumiem, tāpēc, kad adrese, kas ir bookingā, vispār nemaz neatbilst adresei, kas ir realitātē. Zinot šo faktu, es saulaicīgi caur bookingu uzrakstīju vēstuli viesnīcai, pajautāju, lai atsūta precīzi adresi, kur viņi ir. Šie atsūtīja tā kā adresi, kur es arī šoferim nosaucu. Precīzāk punkts kartē. Mēs aizbraucām uz turienu un tur nekas nav. Sanāk tā, ka bookingā ir viena adrese, Googlā ir cita adrese un īstā adrese šoreiz ir tā, kas ir Googlā. Nokļuvām viesnīcā. Apsargs pastāstīja, ka rītdien šeit būs kāzas. Es viņam pajautāju, cik ilgi parasti kāzas notiek Indijā, cik ilgi parasti kāzas svin. Viņš man pastāstīja atkarībā no reģiona. Un, piemēram, šeit ir viesnīca. Šeit attiecīgi tie kāznieki, viņi svinēs 3 dienas. Ja svin savā pilsētā, savā, teiksim, mājā, tad parasti ir 5 dienas. Diemžēl rītdien mums laiks nesanāks, lai šeit piedalītos kāzās. Atnācām pie otras grupas uz viņa viesnīcu. Izrādās, ka viņi tur nemaz nav, viņi ir aizgājuši staigāt un nav paziņojuši mums, kur viņi ir aizgājuši. Uzrakstījām, bet neviens neatbild, iespējams, ka nav internetu. Neko tagad ejam, vazājamies vien paši. Priekšā kaut kāds troksnis, skatīsimies, kas tur notiek. Gājām pa ielu, satikām kaut kādu džekiņu, kurš, protams, gribēja mūs dabūt iekšā savā restorānā, bet viņš tā ļoti pieklājīgi. Nebija pārāk uzmācīgs. Sāka jautājot, no kurienes mēs esam. Mēs kā parasti sakam, mēs esam no Eiropas. Viņš pat zināja, ka Eiropa tā nav viena valsts, ka Eiropa sastāv no vairākām valstīm. Pajautāja, no kurienes, teicu, no Latvijas. Viņš teica, jā, forši, esot dzirdējis, esot tāda maziņa valstiņa. Lūk, parunājām par to, ka mums vienā valstī ir mazāk cilvēku nekā viņiem vienā pilsētā. Bet neko parunājāmies, viņš parādīja bildes, tur parādīja visu. Kādas viņiem te ir smukas vietas Indijā, ko mēs varam apmeklēt, apceļot. Viņš mums tā paaicināja pie sevis paaicināja savā restorānā. Saka, ka tas esot viņa bizness. Mēs, pēduši jau esam. Mēs īsti. Tā kā ēst nevēlējāmies. Kamēr es tagad filmēju video, kaut kā džeks jau pienāca eku blakus Lindai, un tagad viņi sāk runāties, prasa no kurienes, kas kā ir. Jā, tā te viss notiek, ļoti interesanti. Satikām pārējos, nopirkām pudeli vīnu, un tagad dodamies apakaļ uz to vietu, kur mēs redzējām džekiņu, kuram bija savs restorāns. Un mūsu ideja ir tāda, iet pie viņa paēst un dzert savu vīnu. Nezinu, vai mēs to sarunāsim vai nē. Paskatīsimies.
Ko esam ienākuši, sarunājuši, kad pasūtam no viņa uzkodas un paši daram savu vīnu. Jā, man jau liekas diezgan forši pasēdējām, vai ne? Pasēdējām, paēdām, bija diezgan garšīgi, nācās vienīgais diezgan ilgi gaidīt. Minūtes kaut kādas 30, laikam, kā minimums, ja ne vairāk 40. Gaidījām, kamēr sagatavos ēdienu, bet, mēs tikmēr atkorķējām savas vīnpudeles, padzērām vīnu, pastāstījām, parunājām par dzīvi un tā tālāk. Tagad atvadījāmies no Alekša un grupas un dodamies uz savu viesnīcu. Rītdien plāns ir 7 celties, 7 ēst brokastis. Pēc tam mēs dodamies apstīt templi, un tad mums ir kaut kāds 2 pārbraucieni. Pirmais pārbrauciens ir 3 stundas. Mēs laižam uz pilsētu, es pat necentīšos pateikt nosaukumu, uz kaut kādu pilsētu apskatīt kaut ko. Un pēc tam mēs laižam uz Varanasi, diemžēl ne ar vilcienu, nebūs kā Dona dziesmā, bet laižam ar mašīnu. Ja mēs sarunāsim šoferi, jo uz doto brīdi reāli nekas nav sarunāts, vispār nekas. Tāds mums ir ceļojums, mēs reāli vienkārši maucam. Rīts. Ejam uz templi. Pārējā grupa jau ir tur. Mēs tikai tagad brokastis spēduši no viesnīcas iztaisījušies. Pulkstenis ir 8. Soka šodien būs karsts laiks. Aptuveni plus 26 grādi. Te jau manīs, jo līdz šim mēs tīpaši siltumu neesam jutuši. Varbūt kaut kad dienas vidū, kad saulīte ir uzspīdējis, bet tā principā diezgan tāds drēgnis. Šodien priekšā ir tāls ceļš. Vismaz 8 braukšanas stundas. Pirmais challenge ir atrast ieeju templī. Mēs tā kā atnācām uz templi, bet te ir izeja no tempļa. Un izrādās, tad ir jāiet kaut kur uz priekšu, kaut kur pa labi, kaut kur. Jā, interesanti. Ok, meklējam. Atradām tempļa ieeju, te ir tāds QR kods. Tagad online nopirksim biļeti. Jāizpild ir vārds uzvārds, pases dati, telefona numurs, un tad tu var nopirkt biļeti. Tikām cauri pirmajai biļešu pārbaudei, parādījām QR kodus, mums pajautāja, apskatījās kameru, teica, par kameru jāpiemaksā 25 rūpijas, 25 centi vidēji. Bet mēs drīkstam doties un pēc tam samaksāsim tur tālāk. Tātad te šajā kompleksā iekšā ir tā kā 2 apskates vietas. Principā apskats vietas ir vairākas, bet nogriežoties pa labi, tu nonāc tempļu pie tempļa, tur ir vairāk viņa tā kā komplekss. Un ir opcija iet taisni, un tad apstīties tur drupas kaut kādas. Un faktiski ir tā, ka, ja tu gribi apstīties abas, tad sākumā jāiet uz drupām, un tikai tad jāiet ir uz tempļiem, jo savādāk, ja tu iet tempļos iekšā, tad pēc tam netiec apakaļ ārā pie tām drupām. Lūk, tas nozīmē, ka mēs nogājām kaut kādus 200 metrus, tagad ejam apakaļ, lai tiktu uz tām drupām, jo gribam apstīt arī tās. Pirmās drupas. Izskatās, ka tas gājiens apakaļ bija veltīgs. Apskatījām tādas drupas, kaut kādām vecam izbijušām templiem. Principā tur nekā nav. Samaksāja 25 centus par kameras izmantošanu. Un ko, esam kompleksā? Ko mēs te varam redzēt? Pētīsim. Paldies Turkish Airlines par zaķītēm. Tas ir jāvāk parasti, kad dodies čučēt. Es to darīšu. Man ir speciāls zaķīts priekš tempļa. Vēlēs, ka visi indieši tagad skatās, kā eiropiešu sieviete attēlinās un atkal apģērba zaķīts. Nice, very good.
Ok, esam gatavi. Šeit ir sievietes, kas vienmēr ir izgājušās kaut līdzākās. Un te ir krūtis atkaļinātas. Un te kungs tur sievietes krūti. Bijām iegājuši un tagad apskatām no ārpuses Kamasutras templi. Varat pamanīt bildēs, te ir dažādas interesantas pozas un dažādi interesanti tēli attēloti. Īstenībā, es nezinu, te ir vēl viens templis man otrajā pusē aizmugurē. Var jau būt, ka tas arī īstais šis Kamasutras templis. Iesim apskatīt arī to. Iztaigājām vēl vienu templi, secinājām, ka viņi visi ir būvēti pēc viena plāna. Atšķirās nedaudz tās figūrīnas, atšķirās kaut kādi elementi, sīki, taču pārsvarā ir augsta celtne. Iekšā ir šāds te altārs, kuram var apiet riņķī, un apkārt visādas figūrīnas. Pieejas Šivas templī mēs redzam Šivas mantru. Šeit uz sienām nav nekādas figūriņas mēs neredzam. Dažas figūriņas ir, teiksim tā, daudz mazāk nekā citur. Un pašā iekšā tad tur ir dieviete Šiva. Nē, īstenībā es neredzu dievieti Šivu. Staigājam pa tempļu teritoriju. Tagad mūsu grupa atsūtīja informāciju, ka jau ir sarunāta mašīna. Paldies, Aleks! Good. Vienīgais tas, ka viņi būs jau pēc 20 minūtēm. Mums vēl jāaiziet līdz viesnīcai, tas ir 15 minūtes ceļš. Jāpaņem mantas. Un tad jāatnāk apakaļ līdz viņu viesnīcai. Mēs laikam nedaudz iekavēsim visu pasākumu, bet ceru, ka grupa neaizbrauks bez mums. Izgājām ārā no vārtiem un kaut kādi 5 uzreiz no visas puses mūs aplipināja, piedāvājot pirkt Kamasutras grāmatas, Kamasutras kārtas pa 100 rūpijām, vēl kaut ko tur. Bet es tagad domāju, īstenībā, man jau ir tāds automātiskā reakcija viņiem visiem teikt nē, tāpēc, ka man besīja, kad man uzbāžās. Bet es tagad domāju, tās Kamasutra kārtas, varbūt viņas būtu īstenībā prikulīgas. Nu, jāpēc.